Iepazīstieties ar karalisko vizīti Lielstadā un Alnējē, satīties kā karalis Viljams Aleksandrs un karaliene Maksima satiekas ar iedzīvotājiem, atbalsta mākslu un svin vēsturi. Skaista septembra diena Lielstadā 2025. gada 9. datumā karaļvalsts pārstāvīgi ieradās kultūras centrā De Kubus, kur viņus silti sagaidīja uzņēmības un pilsētas enerģijas pārpils. Pārstāvīgi iepazīstināja ar centra atmosfēru. De Kubus pildās ar krāsām, kad karaļvalsts pārstāvji vēroja teātra izrādes mēģinājumu, kas sagatavots sociālās aprūpes organizācijas klientiem, izstarojot spiedzi un radošumu. Iedzīvotāji novēroja, kā māksla izplaukst. Kā karaļvalsts pārstāvji sirdīgi sarunājās ar teātra izrādes dalībniekiem un viņu vadītājiem, viņi uzklausīja viņu stāstus un iedvesmojošās skaistības par mākslu sildot atmosfēru. Vibrants TCB valodu festivāls pievērsās karaļvalsts pārstāvju uzmanībai, jaunu cilvēku radošā izglītība demonstrēja valodas nozīmi un stāstu spēku daudz viet. Sirdisks dialogs starp karaļvalsts pārstāvjiem un Almējas iedzīvotājiem Dervimta kaimiņu centrā 2025. gada 9. septembrī izstaroja autentisku savienojumu, jo cilvēki dalījās savam pamatīgiem. Karalis Viljams Aleksandrs un karaliene Maksima devās pastaigā ar bērniem un iedzīvotājiem Alneri pilsētā, Flevolanda apgabalā, Flandrijas provinces skaistajā ainavā, ko kronēja septembra saules stari. Karalis Viljams Aleksandrs pierēsās uzmanība Portugāļu sinagogas 350 gadu jubilējas svinībās, kur viņa klātbūtne piešķīra pasākumam nozīmi un godu. Amsterdamā septembrī karalis Viljams Aleksandrs svinēja Portugāļu sinagogas 350 gadu jubilēju, aplūkojot ēkas arhitektūru, kas pagātni atgādina. Amsterdamā septembrī karalis Viljams Aleksandrs runāja ar vecākajiem rabīniem un jaunatklājumiem sinagogas pagātnes un nākotnes mījējumā, atspoguļojot savu saistību ar šo vēsturisko kopienu.